gadījumā un drošības iestādes esot labi sagatavotas. Tāpat Latvijā pastāvīgi tiek veikta radikāli un ekstrēmistiski orientēta organizāciju novērošana. Drošības policijas priekšnieka vietnieks intervijā raidījumam Labrīt Latvija atzina, ka visgrūtāk prognozēt un iegūt informāciju par vienpatņiem. Visvairāk iesaistē radikālās organizācijās pakļaut jaunieši, nenobriedušas personas, kā arī psihiski nelīdzsvaroti cilvēki. Jā, Latvijā. Latvija un Baltijas reģions vispār ir diezgan kluss un mierīgs. Mēs arī izvērtējot visu mūsu rīcību esošo informāciju pašlaik nepaukstinam terorismu draudu līmeni. Viņš joprojām saglabājas stabili zems, bet tas nenozīmē, ka mēs varam sēdēt rokas klēpī salikuši un neko nedarīt. Mēs tātad sistemātiski strādājam visos virzienos, lai atklātu un iegūtu šo apsteidzošo informāciju, tā minimizējot terorismu draudus Latvijā. Iespējamo teroristu meklēšanai pārbauda gan dažādas internetu vietnes, gan vienkārši komentārus. Taču drošības policija uzsver, ka būtisks ir sabiedrības atbalsts. Ja tiek konstatēti komentāri, kas nepārprotami aicina vērsties pret konkrētām personām, etniskām, sociālām vai reliģiskām grupām vai aicina uz vardarbību, drošības policija lūdz informēt tiesības sargājušās iestādes. Drošības policija līdz šim Latvijai ir izdevies neutralizēt radikālas grupas, kurām konfiscēts sprāgstvielas sagatavas. Lietuvā sācies skandāls par kādu karavīra fotogrāfijām internetā, kādā profilā viņš redzams